katru dienu nodeg kāds bembis, par to vispār neviens nerunā. Jo tas ir termometrs kaut kādā jūriņā. Tas jau tagad dzirdu, ka tiesības var kārtot tikai uz automātu. Slikti.lv. Ikdienā jau es diez vai domāju, ka visi tā slēgs iekšā to autopilotu un ies aizmugurējā beņķī gulēt. Te varēja visu laiku braukāt pie Akarpols un lādēties par baltu velti. Nekad neesmu izmantojis arī tikai priekš video. Ātrums nogalina, ja nemāk. Multimēdija, kur tu vari iekšā spēlēt visas Steam spēles ar aplikāciju, vizināties mašīnu bez šofera. Tīša prātā es speciāli kaut kāds video uzfilmējis, lai tikai pahaipot, ka visi tur sēdēja mājās, sagruzījušies vai ko. Es tur rādu visādas kaut kādas tādas lietas, ko citi tur sliktu garstāvokli varbūt tās nosēdējuši mājās. Ja tu meklē auto par 0 eiro, tad dodies pie mums uz Autorīgu. Ir vairāk nekā 250 auto uz vietas. Un tagad atpakaļ pie epizodes. What's up, everybody? Ir pienākusi Autorīga podkāstā Nebrauc virsū jau 16. epizode. Un šī epizode varbūt būs kāda mīļākā elektroauto patērētāji. Īpašniekiem un izmantotājiem. Jā, un tajā skaitā arī Lāsmas Novikas iespējams mīļākā epizode ar mani joprojām ir mani bestīs no Autorīga Dāvis un Arturs. Čau. What's up? Čau. Un šodien pie mums ir ciemos cilvēks, kurš Latvijas TikTokā un YouTubā ir kļuvis par sinonīmu vārdam Tesla. Cilvēks, kurš degvielas uzpildes stacijas apmeklē tikai pēc kafijas un bulciņām. Raiders Raitis. Čau, te Raiders Raits. Piebildīšu, kafiju nedzeru. Kafiju nedzer tikai bulciņas? Tikai bulciņas. Tikai bulciņas, jā. Okay. Nu, tad sāksim ar visvienkāršāko jautājumu. Kā sākās tavs ceļš automobīļu pasaulē? Tas bija senajos laikos, kā es redzu, tagad ir kaut kādi memi, kad, ja pasaku 1999. gads, tad rāda aizmugurē fonā dinozauru. Dinozauru, jā. Jā, tas ir 99. gadā es nopirku pirmo mašīnu, tad es arī tiesības dabūju, tas laikam kaut kā 27 gadus atpakaļ. Un pirmā mašīna man bija Audi Coupe. Tā kā tas urkas, kas ir, varbūt tās zina. Urka bija forša. Jā, tā bija mana pirmā mašīna. Nu, es esmu visu mūžu tā kā centies kaut kādas jaudīgas mašīnas tā kā izvēlēties. Tā diezgan nopietna mašīna priekš 90. gadiem. Un tad mēs parasti vizinājāmies pa mikrorajoniem, sametamies benžai. Tajā laikā jau pašam tas naudas cik bija. Tad kopā ar čaļiem tur katrs pa kaut kādām pāris kapekām tajā laikā vēl bija. Pat lati nebija, bet vēl bija tie repsši, man liekas. Es neatceros, kas tajā laikā bija laikam nauda. Nu, Par savu naudiņu pirki, jā? Nu jā, protams. Es jau tajā laikā strādāju. 99. Jā. Cik ātri sanāca iekrāt vispār nurka tajā laikā jau? Jā, tas tajā laikā. Audi klubs nebija tas lētākais. Nu, bet tagad, man liekas, viņi ir stipri dārgāk. Es teiktu, ka tagad Urka laikam maksā vairāk nekā katra otrā Tesla. Tajā laikā tas vēl nebija tik tāds. Protams, ka tas bija wow un jauda un viss tas, kas nebija pat arī kaut kādiem bembiem vai ko, bet, tajā laikā tas... Bet nebija tā, ka viņš nebija iespējams nopirkt. Viņi varēja brīvāk kā tagad. Otrā mašīna kāda tev? Otrā man pēc tam bija Audi Quattro 90 burbulis, kuram ļoti bieži pie mājām zaga apakšējos tos miglniekus kopā ar pavarotņikiem. Jā, tā bija tā nākamā mašīna. Miglas lukturiem ir tās plasmasas sānos, un tās bija ejošās. Jā, tās pašas varēja pēc tam rumbulā aizbraukt un nopirkt. Savējās. Jā, ja tur bija kaut ko iemetējis vai ko, tad tu atradi savējās, kurš tieši štimē un der, un tad varēja tādā veidā atlikt atpakaļ. Tad izklausās, ka Raiders ir ne tikai sākās jau, protams, dzīve sākās ar Audi. Iekšzemes jā, tajā laikā nebija runa, ka varētu izvēlēties elektroauto. Jā. Un kurā momentā tev pagrieziena punkts bija, teiksim, dzīvē? Man pa to starpu bija ļoti daudz mašīnas. Es tādas Toyota Celikas, Mitsubishi Eclipses, tad 3000 GT. Man tur mašīnas ir dažādas bijušas. Porsche Cayenne. Pēdējais bija, kad es nopirku diezgan tādu jaunu, jaudīgu mašīnu, Porsche Cayenne. Bet parādījās elektromašīnas un sapratu, ka elektromašīna ir stipri pārāka gan komfortā, gan jaudā, gan visā. Un atpakaļ vairs neietu. Ja man izvēlēties, būtu jāizvēlās vai Tesla Model X vai Porsche Cayenne. Man bija galvenais, ka Twin Turbo V8, tas viņš arī gāja labi, bet kad tu tur ieber tam Cayennem, tad tu gaidi, kamēr viņš tur tas triptroniks tur saslēdzās un kad tikai tas uzrāviens pēc kaut kādām pāris sekundēm parādās. Teslā tas ir momentāls. Bet jā, Porsche elektro. Es esmu tagad ar viņiem arī pabraukājis, pateicoties e-auto un visiem šiem pasākumiem, kur man aicina. Tā jauda nav gluži kāda Teslā,
Bet, protams, kad ir viss tur tās ekstras un paši tur parkojās, un ko tur jau mēģina kopēt to Teslu, bet vēl gluži nav tā kā Teslā. Tu pirktu tāpat tās benzīna auto kā pirmo vai elektroauto? Vai grūti tā ir ietēloties, jo tajā laikā jau tiešām par kaut kādām uzlādes stacijām, ja būtu jautājums, tad es pat nezinu. Tagad jau redz, tā infrastruktūra ir tā sakārtot un visam tie iet līdzi, plus vēl ir kaut kādi atbalsti, motivācijas un tā tālāk. Tajā laikā tad būtu garažā jāmēģina viņu lādēt, un es nezinu, vai tur pat tā elektrības jauda pietiktos. Es domāju, ka tajā laikā gan, ka nē, ka tad es noteikti neizvēlētos elektromašīnu. Kā ir mūsdienās, teiksim, tu ieteiktu elektroauto kā pirmo auto? Vai tomēr labāk ir iemācīties braukt ar tieši to benzīnu vai dīzeļdzinēju? To mazliet lēnīgo kārbu un tur to visu to dzinēju darbību, nevis tur uzreiz elektroauto. Jāsaka tā, ka man jau īstenībā ir arī iekšdedzinēju mašīnas tagad, bet viņas man stāv un es viņas neizmantoju, tāpēc, ka ja jāizvēlās vai kāpt Teslā iekšā vai kaut kādā tur Mitsukā, es tomēr iekāpšu Teslā. Jā, varbūt tās, ka vajadzētu pamēģināt iziet cauri arī ar manuālo kāru pabraukāt. Es jau tagad dzirdu, ka tiesības var kārtot tikai uz automātu. Man liekas, ka tomēr vajag izbaudīt visas tās privilēģijas arī. Roceni paraustīt. Manuālā lika tiesības? Jā, protams, tajā laikā nebija tāda iespēja. 99. tikai manuālās. Tikai manuālās, jā. Nopietni? Salīdzinoši nesen tikai parādījās, ko automāti kārtot. Jā, jo kad es kārtoju, kas bija pirms 4-5 gadiem. Tas ir salīdzinoši nesen. Tad arī varēja 7 gadi vai 4. Jā, tur 99. gads dinozauriņu kaut kā. Tur dinozauri mēs piemontējam. Ok. Un kad tieši tu saprati, ka tu ar elektroauto pārēji? Kad bija tas moments? Jo man liekas, tu jau diezgan ilgi. Jā, es kaut kādu 7. gadu jau braukāju ar Teslu. 7. gads. Jā. Tajā laikā, kad tikko jau sāk parādīties, tur visi fanoja par tām pirmām Teslām, kas bija. Viņas jau pirmkārt sākumā jau YouTube bija saskatījies. Un tad es, protams, izmēģināju visas pārējās, kas ir elektromašīnas. Gan tur i3 tajā laikā bija, tie Leaf bija, tur vēl dažiem bija. Bet tie visi pārējie bija tādi ļoti skopi, gan komforta ziņā, gan arī baterijas kapacitāte diezgan švaka. Un Tesla bija tāda pārāka, gan arī visa tā multimēdija un tehnoloģija, tāpēc bija par labu Teslai. Tā iegāde bija tā kā, tu mēģināji turēt līdz tam mūsdienu valodā. Tajā paralēli es braukāju Porsche Cayenne. Tad es skatījos, kas man vienmēr ir interesējis, lai būtu jaudīgi un uzrāviens labs. Tad es skatījos tehniskos parametrus. Tieši tas bija tas noteicošais, ja tu gribēji tikt tajā hypa līmenī. Tā kā visi pirka tās Teslas, viņas tikko parādījās, tas kaut kas jauns un aiziet, es gribu Teslu. Jā, tā bija vienīgā mašīna, kurai uz to brīdi vispār bija tā Falcon durvis, kad uz augstā varās vaļā. Es pat nezinu, vai tagad kādai mašīnai vēl tā īsti var. Es domāju, ka tādas mašīnas un tev atverās. Ķīnieši varbūt taisa, bet un man likās viņa tā diezgan episka, un ka tur vēl var ieslēgt visus tos modus, ka viņi tur dejo un ar mūziku kopā. Tas priekš tā laika, kad es pirku, es biju laikam viens no pirmajiem Latvijā, kam vispār tāda bija, un tad tur bija daudz punkti, kāpēc viņi ir pārāka par jebkuru parasto iekšdedzes mašīnu. Kaut kādu heitu nesaņēmu par to? Saņēmu, protams, ka saņēmu. Tas jau tur bija pats par sevi saprotams. Bet tāpatās es tur, gan tie autopiloti, tur es rādīju, kā ar banānu tur ieliekot stūrē, jo dēļ Eiropas visiem šiem te regulām, kad tur ik pa 10 sekundēm jāpieskarās pie stūres, tad es to tur tā kā apgāju, iekarināju banānu un tu vienkārši brauc visu ceļu uz kurien ir vajadzēja ar autopilotu. Bet Latvijā tie autopiloti vai tad darbojās? Es kaut ko esmu dzirdējis no Teslas owneriem, ka viņi nevisai. Viņi darbojās, bet viņi ir nobloķēti. Darboties viņi darbojās. Un kaut kāds tur veids viņus... Daļai Eiropas regulām viņi vienkārši ir nobloķēti. Protams, tas varētu būt nebīstami, bet... Bet tagad jau, man liekas, kad ir jau, kur tur Dānijā es dzirdēju, kad jau Teslas servisā tu var aizbraukt un patestēt īsto autopilotu, un kā tu tās kaut kādā vienā no Eiropas valstīm tas būs akceptēts, tā automātiski pilnīgi visās Eiropas valstīs varēs izbraukt. Tā parasti ir ķēdes reakcija. Jā, kad vienā un tāpēc aiziet uz pārējā. Es domāju, ka burtiski, šis gads noteikti būs tā, ka būs atļauts arī Latvijā pilnais autopilots un varēs sēdēt blakus un skatīties, kā mašīna brauc. Gaidīsim updates. Vai ne? Update, tur jau pat nav updates, tur vienkārši atlokot vaļā. Ja tas vienkārši nobloķēts. Tas ir priecīgs, ka Latvijā būs atļauti autopiloti. Pa lielam tur jau baigi, jau nekas tā nemainās. Protams, ka jā, bet ikdienā jau es diez vai domāju, ka visi tā slēgs iekšā to autopilotu un ies aizmugurējā beņķī gulēt. Tāpat jau tā... Zinot Latviju. Varētu būt, kas vairāk būs priekš sociāliem, kur pakaļ.
Tas būs tāds, ka tur pazīmēties, pahaipot, bet ne jau īsti tā vajag izmantot. Tomēr ļoti daudz arī kaut kā neusticēsies tai tehnikai. Kā tev bija tā pirmā reize ar autopilotu, kad tu tā kā pamēģināji? Protams, ka bija tur šitā te ar trīcošām rokām pie stūres, vismaz gatavs, kad jebkurā momentā viņi pārņem to vadību. Bet Teslā jau arī ļoti vienkārši, tu tur bišķi stiprāk pastur to stūru un uzreiz vadību tev pārņemta. Jā, loģiski, ka arī, kad liku parkoties vai ko automātiski, tad domāju, ka kaut kāds sensors vai kas nenostrādās. Starp citu, jaunākais Teslai nemaz nav sensori. Viss iet pēc kamerām. Ja tur daudz kaut ko tur uztraucās par to, ka kaut kādi tie parking sensori vai ko gļuko, Tesla nemaz viņus neizmanto. Tā kā bija tās ir sažņaudzās, ka tu ka tu kaut kur parkojies, klausies, ka kaut kas tur pīkst vai ko. Teslā vienkārši tādas nav, un viņi izmanto kameras un neusticās tiem sensoriem. Šādi pirmo reizi bija mēģinājis parkoties ar Volkswagenu, kas tā paralēlā, kas automātiski ieparkojās paralēli. Tur arī, tu nezini, kā tur būs. Ja ir visu laiku tas maksā, ja gadījumā viņš sadarīs 7 gadu laikā nereizi nav bijis tā, ka kaut kur pieskārtos vai kaut kā būtu pievīlusi tā automātiskā parkošanās. Nereizi, bet bieži izmanto. Tas, ka viņš lēni, varbūt citreiz ļoti ātri, perfekti kaut kur noparkojās, bet citreiz ir kaut kā muļājās vai ko, bet damuļājās līdz galam un noparkojās. Tā kā nereiz nav bijis, ka būtu kaut kas tāds, kad liktos, kad var kaut ko saskrāpēt. Tu viņu izmanto, jo tu nemāki parkoties, vai vienkārši izmanto visas ekstras komponentes? Es viņu izmantoju tikai tad, kad es filmēju kaut kāds video, lai pazīmētos. Ikdienā es pat viņu neizmantoju. Es jau pēc vecās metodas, caur spoguļiem skatos. Caur spoguļiem, jā. Kaut gan Teslai jau jaunais updates ir tā, ka tev tāpatās kā e-tronam rādās tur, kur ir priekšējais displejs arī blakus kameras sānu, gan arī blakus displejā, tā kā viss tur ir. Jā, tur pagriezieni jau ieslēdzās. Jā, pagriezieni uzreiz jau tev rādās. Tu vari skatīties gan spoguļos, gan arī displejos abos. Ja esi jauna vai nākamā auto meklējumos, tad droši nāc pie mums uz Autorīgu. Pie mums ir vairāk nekā 250 auto no ārzemēm, un tagad atpakaļ pie epizodes. Mēs varam ieturēt tādu spēles pauzīti. Jā, mierīgi. Kviziku kādu uzmaukt, ko novadīs mums puiši. Attiecīgi noteikumi pavisam vienkārši. Pāris jautājumi, 3 atbilžu varianti. Viena no tām ir pareiza atbilde. Droši var ar Lāsmu komunicēt un mēģināt uzminēt cilvēks elektropasaulē. Tieši tā. Attiecīgi, tad sāksim ar pirmo jautājumu. Kāds bija pirmais mūsdienīgais sērijveida ražotais elektroauto? Mūsdienīgais tas ir? Mūsdienīgs. Tāds pēc izskata jau daudz maz tāds... Nissan Leaf, es domāju. Okay. Atbilžu variants? Es domāju, ka nosauc atbilžu variants. Okay. Viens no viņiem ir Nissan Leaf, tad ir General Motors EV1 vai Toyota RAV4. Es palikšu pie Nissana. Es arī palikšu pie Nissana. Kas daudz maz izskatās. RAV4 vispār, man liekas, vēl tagad īsti nav. Bet mēs runājam ne tikai par Latviju. Kas ir? Tas ir pa visu pasauli. Nē, man liekas, ka bija jau vispār kaut kādos 60. gados, un es domāju, ka varbūt viņi arī ir izlaida kaut kādas tie jau bija tādi stipri vecāki, tie nebija mūsdienīgi. Jā. Kāds bija pēdējais variants? Toyota RAV4. Un tas iepriekš... General Motors, Electrical Vehicle. Es varbūt nedaudz iedošu jums tādu palīdzību. RAV4 ar elektrodzinēju tika saražota 97. gadā. Tā kā viņš ir bijis. Bet viņi bija tā kā hibrīdi vai viņi bija pilnīgi elektriski? Pilnīgi elektriskais. Arī E36 BMW bija prototyps. Bet prototyps, jā, tas nebija sērija. Tad jau es izvēlos to otro variantu, General Motors, jo, cik es saprotu, ka te ir pavadieni. Lāsma. Žēl, ka nav Teslas, jā? Es palikšu pie pirmā varianta. Pie Nissan Leaf. Tad pirmais atbilžu variants, kas ir Nissan Leaf, tas ir mazliet garām. Pareiza atbilde mums būs tas General Motors Electrical Vehicle 1. Viņš tāds tīri moderni izskatās, viņam ir tie pop-up laiti un varbūt pat te var iemest. Es noteikti kaut kur varu mīlēt, kā izskatās GM EV1. Kurā gadā tad viņš bija? Viņš bija 90. gadu sākumā, nemaldos 93. gadā. Palaists kā sērijveida. Bet interesanti ir tas, ka viņi pēc tam tika visi iznīcināti. Man liekas, viņus palaida tādā masveidā. Līdz Latvijai tad viņi netika. Jā. Līdz Latvijai netika. Man liekas, viņi pat īsti tur līdz īstai tirgošanai. Viņi bija saražoti tā kā sēriju veidā, bet
Viņš paspēja Man notirgot. liekas, kā demokārs bija un palaist testēšanā, bet līdz cilvēkiem. Naftu magnāti vienkārši viņas Saprata, ka nebūs tajā gadā. ka Tas bišķiņ nebija par agru. aktuāli. Labi, tad nākamais jautājums. Kurā gadā tika atklāta pirmā elektroauto uzlādes stācija Latvijā? Uzreiz nepateikšu datumus, gadus. 2006. gads, 2010. gads, 2013. gads. Nu, man liekas, nesen. Man liekas, 13. 10. varētu būt. Tas 6. bišķi pāgri, man liekas. 13. 10. Tad divas galējības. 6. Jūs kā komanda ejat beigās Jā. pretrunās. Jums ir jāmēģina sarunāt. šūju. Bet es zinu, ka Raiders Raitis varētu zināt. Nē, nu tajā laikā es vēl nesekoju līdzi. 10. gads man vēl. Tajā gadā vēl, laikam, V8 Porsche bija. Jā, tad es vēl braukāju. Tad nebija tik aktuāli. Nebija Jā, tik aktuāli. tad es nesekoju līdzi elektrostācijas Es uzlādēm. viņu sāku. Bet tieši mašīnām paredzēta vai vispār? Jā, nu tieši Jā. elektroauto. Jā. Un ar tiem pašiem Type 2 vai tad bija citi kaut kādi konektori? Vot pa konektoriem. Es Jo nezinu, bet tie jau man parādījās tikai liekas- pateicoties, man liekas, Tesla. Jā, tikai Tie parādījās pateicoties. 12. gadā. Tad, Man liekas, tās- tur bija kaut kāds primitīvais, tur vai nu štepsels, kur tu pats vari iesprost to savu vadu, kas tev nāk komplektā vai kaut kas tāds. Štepselis. Tepsās ir rozete parastā, jā. Brīvības ielā bija tā pirmā. Jā, Brīvības ielā. Brīvības ielā bija tā ielā. pirmā Nu, uzlādes. teiksim, ka stācija. 10. gads tad tomēr. Nu, 13. Jo ja man jūs vispār bija pajautāts, pateikt 20. 13. gadā es domāju, ka vispār- Latvijā jau bija pirmās Teslas. Es Es domāju, viņus ka jā. vispār neredzēju. Varētu. Jā, bija. pareizi atbilde mums ir 10. gads. 10. jā. Brīvības ielā 299 bija pirmā uzlādes stacija. 2010. Jā, tas ir 16 gadus atpakaļ. 16 gadi atpakaļ gadus sākās atpakaļ. viss tas bums. Bet nu, par Nē, to nu. baigi nerunāja. Tad. Tu par to Nē, nerunāji. tad, tieši tad, tas bija tāds, nu, Tāpēc, ka bija ļoti neparocīgi. Eksperimentāls. Man liekas, tā, to pat nevarēja saukt par infrastruktūru. nu vēl joprojām jau ir tās Nu, diskusijas. tas ir līdzīgi tā kā mums ūdeņrada uzpildes stācija viena ir. Un Jā. tas arī viņi tā tik sen jau ir. Un es domāju, ka viņi vēl ilgi būs tikai vienīgā. Nu, tad nākamais jautājums. Kāds ir maksimālais ātrums, kādu sasniedza Tesla Model S Plaid? 330, man liekas. Viņi var braukt 330. Lāsmas tavs minējums. Bet, Jā, bet tu līdz tās būs Motam. jau piemēri, vai ne? Piemērs. Noteikti būs, iedod. bet Ja kā tu gribās, domā, mēs cik varam varētu? bez piemēriem. ja Es gribas. teikšu, Es 330 kaut kur varētu būt. Viņa ir tā lielā? Tā ir bez modifikācijas, Tā ir vai tā ir vis... Tā ir standarta saražotā. Jā, nu, man liekas, viņi kaut kādus 330 ar viņu var bez pabraukt. nekādām modifikācijām, bez nekā. Bet nu ar to Maksimums, ko- trackpaku, kas ir. Es domāju, ka jā. Jā, tur ir atšķirība. Jo bez trackpaka ir 255, man liekas, viņam nogriezts. Nu, Lāsma vismaz pasaka savu minējumu, pamēģinām šo Saka, tam atbildžu variantiem. 320. Tad. Tu saki 320, es saku 330. Un tad būs viens no tiem, kā piemērs. Es ticu, ka viņa varētu izspēst 320. Okay, kādi mums ir varianti? Tomēr ar 100, variantiem. Jā. Labi, vai variants. 275, 301 vai 322. Un tad 322. Tad tas ir. Nu, tad tā arī ir pareiza atbilde. Īstenībā neticami. Elektroauto 322. Kosmos. Cik viņa tur norīja uzreiz bateriju? Nu, es domāju, ka tu baigi ilgi Nē, tu nu- uz tiem 300 nepabrauksi. Nu, arī iekšzemes dzinējs man, piemēram, ar Miču, jā. kad es uz One Mile Challenge aizbraucu, man pusbāka vienkārši vienā jūdzē nosūc viņš nost. Uz biotanolu braucot, tā kā tas jau arī tas pats arī ir iekšzemes dzinējiem. Ok, tad nākamais jautājums. Varbūt mazliet ne uz elektroauto tēmu, bet tomēr, kurā valstī tiek veikti izmēģinājumi auto trokšņu kamerai ceļu satiksmē? Attiecīgi, elektroauto mums ir tie klusākie, bet ir tā iekšzemes dzinēju grupa, kas mums Viņa jau kaut kāda Ķīna. uzliek tos izpūtējus. Un... Īstenībā baigi interesantā jaunā tā stēle ar tām trokšņu kamerām. Nu, tas ir pilotprojekts. Es dzirdēju, ka Latvijā arī plāno drīz palaist. Būtu labi. Bet tā tad atbilžu varianti. Vācija, Kanāda vai Šveice? Lai viņas dzird, jā? Grib ieviest. Nu, viņi mēra trokšņu līmeni, un ja tev trokšņu līmenis pārsniedz pieļaujamo, tad tev atnāk sots. Lai nav tā, ka tu bez izpūtējuma. Nu, tie skaļie braucēji, kas parasti. Taisnās trūpas vairs nedrīkstēs. Jā, likt. ceļu zīmes iemetināt apakšā. Un Šveici. Raiders Raitējs mums Es pie paliek Vācijas Vācijas. paliekiem. Nu, gan jau ka Vācija ir pareiza atbilde. Pareizā atbild mums ir Šveice. Jā. Ir izrāvusies vadībā. Jā, Klusā Šveice ir Šveice. palaidusi pilotprojektu pāris kamerām, kur viņas tiešām mēra to skaļumu satiksmē.
Šobrīd vēl tas nav ieviests, bet es ticu, ka drīzumā tas būs gan Šveicē, un attiecīgi arī mums Eiropā arī ieviesīs. Tas ir pilnīgs murgs. Bet iedomājieties, vasarā pazudīs visi tie rolleristi. Pilnīgs murgs. Nē, par rolleristiem es saprotu. Mēs mēģinām visus kontrolēt šobrīd. Elektroauto mēs mēģinām pataisīt skaļākus, lai viņus dzird. Tos sporta auto mēs mēģinām noklusināt. Elektromašīnai pirmajam X-am, ar ko tagad sieva braukā, ir vispār viņa klusa. Viņai nav ne atpakaļgaitā nekāda trokšņa. Un šitam te jaunam pleidam man ir tā, ka atpakaļgaitā viņš ir speciāla skaņa. To pīkstolīts kaut kāds. Viņi plāno ieviest to kā regulu, ka ir obligāti jābūt skaņai. Tad mēs mēģinām atrast kaut kur to viduspunktu. Bet tev nav jābūt skaņai, tā kā cauram izpūtējiem. Nu jā, bet cilvēki tāpat spēr kaut kādas tur AMG mešas, un viņi grib, lai tā skaņa ir. Viņi tā kā par to maksā naudu. Viņi jau ir Eiropā apstiprināti. Ja viņi izlaista, tad viss kārtībā. Tev sots neatnāks. Varbūt. Redzēsim. Es domāju, ka certifikācija nedabūs tas V8 dzinējs. Varētu būt, jā, kaut kādas vienkārši nāksies viņam tāpat tas ielikt kaut kādā iekšā. Tad, ja cilvēki agrāk, maksāja lielu naudu par to foršo izpūtē, tagad viņi nogriezīs klusāku. Un tad autoražotājiem būs tā bišķi problemātiski jau tirgot savu to. Tad būs veiziņā parādīts skaņas kamera, tu nospiedīs podziņu, tev aizversies vienu trubu ciet. Tagad tev tehnoloģijas ir. Jā, tu zināsi, ka tu veizā būs tā kā fotoradar, būs arī skaņas. Būs arī skaņas. Kā aizies līdz tam, ka viņš automātiski. Jā, ka vienkārši pievēr uz to pusi vārstu. Tad. Varētu būt. Un tad pēdējais. Kura no šīm sistēmām ir obligāti jaunajos automobīļos Eiropas Savienībā pēc pēdējiem drošības pasākumiem? Nakts redzamības kamera, inteliģentais ātruma asistents vai pašbraukšanas režīms, jeb tas pats autopilots. Otrais variants, kas bija? Inteliģentais ātruma asistents. Un tas ir. Jā, vieglāk piekrist. Es redzam, piekritīšu. Okay. Jā, tā arī ir pareiza atbilde, kad Eiropas Savienībā tagad obligāti visiem auto ir jābūt aprīkotiem ar inteliģentu ātrumu. Tad 3 pogu soļu viņi var atslēgt. Jā, protams, bet vismaz viņam ir jābūt. Viņam ir jābūt pēc by default, jā. Tāpat kā ESP un ABS ir jābūt. By default, bet ESP pretslīdi var izslēgt jau vecajām, jaunajām jau. Lāsmu tagad gaida, kad kāds paskaidros, kas ir šī funkcija. Zini, varbūt ņemot carsharingu, teiksim, Volkswagenam, tu, kad ieskrienies ātrāk par 50, viņš sāk tevi pīkstināt un klauvēt. Tuk. Pat reizēm ļoti annoying. Ir skaņas, kaut kādām Toyotām Chister annoying. Ļoti annoying. Es arī, kad pirmo reizi saskāros ar to carsharingā, likās, paga, man to nevajag, es gribu braukt 55. Atšujies, bet viņš ir vēl tracini. Bet tagad jau liek tās balvas tajā visā carsharingā. Voltā. Tur liek balvas. Tur, ja tu sliktu vērtējumu esi saņēmis par to, kā tas ir braucis, tev pat īstenībā var liekt ar laiku pieeju Voltā carsharingam. Bet tur jābūt trakam, lai noņem pieeju. Zini, īstenībā tur jābrauc kā jēriņam. Tā kā, lai visu laiku būtu labi atzīmē. Tur par katru tādu paaugstinātu ātrumu vai braukšanas stilu viņš uzreiz kaut kā jūt un... Es neesmu Boltu jau sen lietojis, es vienkārši esmu dzirdējis, ka tur ir tāda tagad sistēma. Es domāju, ka kaut kad nākotnē tas inteliģentais ātruma asistents aizies līdz tam, ka cilvēkiem vienkārši sāks slāpēt jaudu. Varētu būt. Tā, ka jo ātrums nogalina. Ātrums nogalina, ja nemāk ātri braukt. Jā, es domāju, ka nākotnē vienkārši stūris nebūs. Būs Tesla jau robotaksi un viss jau ir. Jā, visi būs autopilotā. Jautājums, kāpēc tad mums ražo auto, kas brauc 322? Tā kā kāds ir tas mārketings, tas ir. Jā, tas ir mārketings, jo mēs mēģinām sabāzt visus asistentus, un te pašā brīdī mēs ražojam ātrumu, kurā var nosisties. Kur ir loģika? Tikai lai kaut kādā veidā izceltos un lai pirktu to mašīnu un ka viņš varētu pierādīt, ka viņi to var, bet tagad īpaši ķīnieši ar to aizraujās, tur 1500 zirgi, 2000 zirgi. Jā, Xiaomi tai mašīnī, tai ir diezgan labi. Traks, agregāts. Bet pagaidām viņi Latvijā un Eiropā nav. Ja parādīsies. Tad es noteikti, ka paņemšu tīri priekš dragreisiem, lai varētu arī. Es domāju, līdz tam brīdim viņi saražos vēl kaut ko trakāk, ka tur būs pussekundi līdz 100. Tā kā nākotnē ir drīz. Tesla jau arī bija tas Roadsters, bet vēl pagaidām viņš nav pieejams. Kā tu uzskatīji par to aizliegumu, to Cybertrucku izmantot Eiropas Savienībā? Jā, man liekas, ka tas nav pareizi, jo jebkurai piekabei vai to pašu Hammer H1 vai ko pasaka, viņam tā arī ir plata liela mašīna ar asām malām un ar viņu tu drīkst braukt, tas Cybertruckam izdomāja, ka nē, Dubajā es vizinājos, neko tur bīstamu neredzēju, mašīna forša un
ērta, komfortabla. Nu, varbūt viņa bišķi lielākā parastā mašīna, bet, ir forši ar viņu vizināties. Viņu neatļauj tikai tāpēc, ka tur ir tā sasās malas. Neatbilst ceļu satiksmes drošības noteikumiem. Tur, ja tu netīšām notries kādu cilvēku, tad viņš var samainot. Un ar piekabi nevar aizķert cilvēku un notriekt. Jā, Nē, vispār. Piekabi tāds pats klucīts, ir ar tām malām, bet tā nekad negadās. Tā kā, jā. Tas ir diezgan tā dīvains. Bet es domāju, ka kaut ko viņi izdomās. Tur varbūt tās uzliks kaut kāds moldings vai ko virsū, un tad varēs. Bet tad atkal zūd tas. Jā, protams, stils pazūd. Un tas hypes jau, man liekas, jau ir pārgājis. Viņš tur bija 2-3 gadus atpakaļ, kad visi tur ar viņām braukājās. Kaut gan vēl Dubajā, kad pagājušo gadu vēl vizinājos, bija tāpat tās cilvēki atskatījās pat tur, ja tu ar tādu mašīnu brauc, viņi ir tāda. Es domāju, tie, kas nav redzējuši, es domāju, atskatīsies arī pēc 5 gadiem. Jā, Latvijā, bet tagad jau sanāk, kad jau nāk jaunas un kaut kas vēl jau pavisam. Tagad jau vairāk atskatītos uz kaut kādu mašīnu, kas ar vertikālo pacelšanos būtu. Tas jau būtu episkāk, un tas jau Dubajā. Trīs jau ar raķetēm mēs te pārvietos. X-Tanks jau bija prezentācija, es nezinu, redzējis, tur tiktakos jau bija salicis video. Divvietīgais tāds tā kā tā kā drons līdzīgs. Kvadrokopters. Jā, kaut kāds, bet tā kā mašīna. Viņa saucās mašīna ar vertikālo pacelšanos. Tā kā iekā piekšā un pa gaisu. Crazy. Jā. Crazy. Es domāju, ka tas būs nākamais, kas tagad. Šitais uz Vanšu tilta rekonstrukciju kopā ar VF tiltu būtu diezgan nākamais pasākums Latvijā. Tas mums palīdzētu. Gaidām, kad Eiropā atļaus viņus reģistrēt un ar tādiem lidināties. Noteikti, kad es ar tādu iegādāšos. Es redzu, ka vienīgo Latvijā ar tādu īstenībā. Viņš varētu būt pirmais un vienīgais. Pēc tam viņš varētu būt arī instruktors, kas māca viņu lidināties un braukt. Izvēlēs savu nākamo auto pie mums www.autorīga.eu. Mēs uzsaucam CSDD izdevumus, dodam auto reālu garantiju. Mums ir vairāk nekā 250 modeļi uz vietas. Pie epizodes. Cik tev ir bijušas daudz dusmu lēkmes, kad tā baterija pieviļ, un kad tev tāds, jālādē, vai tu kaut kur esi saņēmies braukt, procentu maz, vai ir jāsaka jāla? Nereizi. 7 gados nereizi. Nevienai no Teslām man nav bijusi problēma ar bateriju. Es viņu tāpat kā iPhone vakarā vienkārši uzlieku lādēties, no rīta man viņš ir pilns. Tev mājās ir uzlāde. Man mājās ir uzlāde stacija no paša sākta gala, un nereizi nav bijis tā, ka kaut kur netiktu vai būtu tukša baterija. Tīši prāt, es speciāli kaut kāds video uzfilmējis, lai tikai pahaipot, lai būtu kaut kāda tur triggerēšana, bet nereiz man tā nav bijis, ka es kaut kur netiktu vai kaut kur būtu baterija pietrūkusies. Jā, jo daudziem, kas pirmo reizi apsēžās pie elektroauto un tagad braucējs baigais būšu, atdurās pret to uzlādi. Un tādi lamu vārdi tur iet laukā. Pareiz loģika, tur viņi mēģina līdzīgi tā kā ar benzīnu mašīnu visu laiku nobraukt tukšu bāku, pareizāk sakot, bateriju, un tad meklē, kur uzlādēties. Es atkal izmantoju to iespēju, ja ir kur lādēties, tad vienkārši tad arī uzlādē. Jā. Bet tā kā tagad ikdienā es nekad nenobraukāju ap 400-500 km, ko var izdarīt, tad man pietiek ar to, ka katru vakaru mājās vienkārši uzlādē. Bet vakarā es vienmēr uzlieku un viņu uzlādēju, tāpēc, ka, vai mazums tiešām nākamā dienā kaut kur tālāk jābrauc. Bet Latvija ir tik maza, lai tev 500 km turp šurp, tu vari braukāt uz visām pusēm. Pieņemsim, ir bijis tāda situācija, ka pa nakti pazūd tas elektrība vai kaut kas tāds, un viņi neuzraujās. Tā baterija neuzlādējās, vai tā vēl par šiem 7 gadiem nav noticies. Man ir bijis tā, ka kaut kad pa dienu, kad ir saslēgti iekšā tur trauku mašīna, veļas mašīna, siltumsūknis, un tu vēl lādē mašīnu. Un sieva vēl kaut ko gatavo. Uz plīts, kaut kas ir ieslēgts. Kaut kad, kad tas automāts nostrādā, bet es tikko pārliku uz 32 ampēriem un vairs vispār tā nav. Tā kā bija uz 25 ampēriem, tad par etam bija kādreiz, kad izsit, bet tagad vairs tā nav. Diezgan tie veiksmīgi 7 gadi bijuši. Vai ne? Nereiz man nav bijis, ka kaut kur būtu palicis. Nē, ja mājā ir uzlāde, tad nav tik traki, bet kad tev ir visu laiku kaut kur jāzundē. Nē, tas ir viennozīmīgi, ja tev nav kur lādēties pašam sava vieta, tad vai tā ir darba vieta, kur tu vari brīvi lādēties, kad tev vajag, vai māja, bet ja tev tur nav, tad vajag padomāt, vai tiešām tā ir. Baigā menedžēšanā. Jā, protams. Publiskās uzlādes stacijas es praktiski nekad neizmantoju, jo, pirmkārt, viņas ir dārgas, un otrkārt, tas ir neērti. Te varēja visu laiku braukāt pie Akarpols un lādēties par baltu velti. Nekad neesmu izmantojis arī tikai priekš video. Esmu aizbraucis un parādīt, reku var pa baltu velti uzlādēties, bet ērtāk ir mājās kaut vai pat kaut kādu nelielu samaksu uzlādēties, nekā braukt uz turieni un sēdēt un kaut ko gaidīt. Ar kādām vēl elektroauto tu esi braucis?
Tas ir praktiski visiem tiem jauniem, kas tagad ir. Esmu pabraukājis gan tie e-troni, gan Nissani, gan kas tur ir Taikani, gan arī to Porsche Makanu. Gan... Tie Build Your Dreams. Jā, ar to, ar Xpengu, ar MG. Es gandrīz laikam visas, kas ir tagad pieejams Latvijā. Jo mani paaicina parasti uz to i-auto, kas ir gada auto 2006 un katru gadu. Un tad viņiem ir tās visjaunākās mašīnas, kas ir elektro. Tāpat man arī Intercars aicina uz elektroauto, viņiem tieši tādi pasākumi ir. Un tad es dabūju pabraukāt ar visiem. Nebija kaut kad tā, ka tu, teiksim, iesaidies, izbrauc ar kaut kādu no autiņiem un domā, šito es varētu paņemt. Līdz šim nav bijusi neviena no mašīnām, kas teikt, nē, šitais ir labāks par Teslu. Neviena. Vēl līdz šodienai. Bet kāpēc? Kas ir teiksim, tas galvenais? Tas komforts, tur, teiksim, uzrāviens vai... Ja salīdzina ar Modeli 3 un Modeli Y, tad jā, protams, ir daudz labākas. Bet, ja salīdzina, pat ar Modeli S ir daudz labāks, bet par Modeli X nav neviena labāka. Vismaz manā izskatā, izpratnē, un nav labākas. Gan tehnoloģiski, gan jaudas ziņā. Es nezinu, nevienu, kurai 1024 zirgi ir no tām, kas tagad Latvijas tirgu ir nopērkamas. Nevienai nav tik daudz, kurai 3 rindas ar sēdvietām, kur 2 lieli bagažnieki ir, kur ir pneima un kurai ir multimēdija, kur tu vari iekšā spēlēt visas Steam spēles ar aplikāciju, vizināties mašīnu bez šofera. Nav. Man liekas, ka pagaidām konkurentu nav. Bet ko tu ieteiktu, teiksim, Modeli 3 vietā? Modeli 3, jā, tas tāds liekas, tāds pliks un primitīvs un vienkāršs. Kaut gan jaunais, kas ir 25. gada, tas jau daudz maz tāds jau sakarīgāks ir, bet tie, kas ir zem tā gada, tie tur tādi, jā. Tos es neiesaku, jā, tie tādi. Tie bojā Teslas reputāciju. Y un tie Modeli 3, jā, cilvēkot pabraukā ar tām kāršēringu mašīnām, un tad saka, ka Tesla ir sūds. Bet tāpēc, ka viņi nav braukuši ar X. Tātad arī Tesla ir savs tāds. Protams, tāpat tās kā Bembim ir kaut kāds tur. Pirmā sērija. Pirmā, otrā, varbūt kaut kāda 3. sērija, bet ir 6. un 7. sērija, kur ir pilnīgi atšķirīga. Tāpat arī Mercedesam ar A-klases Mercedes pabrauku vai ar kaut kādu Maybachu. Tur tā kā diena pret nakti. Tu vari nosaukt tā top 5 elektroauto, ko tu iesaki? Top 5? Jā, top 5 no 5. Visas Teslas. Ja, piemēram, pirmā ir Tesla, tā vissuperīgākā, vislabākā, kādas būtu nākamās mašīnas? Tad varētu būt tas Porsche, kas ir nākamais. Taikans vai? Man patīk arī Makans. Taikans man likās bišķi pa maziņu. Viņš ir ļoti tāds maziņš. Viņš tā kā tāda bitīte. Viņš ir, ja ar Panameru salīdzina, tad viņš ir stipri maziņāks. Bet viņš ārpusē izskatās pat paliels. Nē, viņš ir maziņš. Salonā ir šausmīgi maziņš, jā. Kupra man patika. Kupra? Tu liktu 3. vietā Kupru? Jā, viņa arī diezgan pajaudīga. Tad kaut kādu e-tronu varētu, jo tur jau arī vairāk tie modeļi ir. Kaut kāda RS versija. Un 5. 5. Kaut kāds no šitiem te jaunajiem Xpeng, tie, kas ir ķīnieši, tie jau arī tagad, vai BID, tie jau arī tagad ir diezgan tur pārpildīti. Tas BID nav nesen parādījies? Protams, ka viņi Latvijas tirgu ir nesen. Jā, es teiktu, ka tas Xpeng, tas arī tāds, viņam baigi bija nokopēts no Teslas, tās visas features, arī visi tie parkošanās autopiloti un pat vizuāli tie displejs tur tāds līdzīgs. Un kā viņiem ir sanāca tā, kopēšana, tu esi braucis gan ar... Teiksim, tā autentisko oriģinālu, un tad iekāpi tajā. Teslā viss strādā uzreiz, tur tā liekas uz goda vārda. Kad it kā visas tās funkcijas ir, bet viņas pēc katras, nav tā, ka momentāli tur kaut kas tomēr liekas, ka vēl ir jāpielabo. Bet es domāju, ka tas ir laika jautājums, un viņš būs līdzvērtīgs. Tā kā tas ir tikai laika jautājums. Tad sanāk, kad... Tās valsts produkts tā kā lēnām jau sāk tuvoties. Jā, protams. Tās pašas Teslas, ja viņas arī Ķīnas rūpnīcās kaut kur tur štancē. Vispār tie soļi, kādiem iet Ķīnas ražotāji, ir vienkārši milzīgi. Jā. Kas tur notiek, kas notika teiksim, pēdējo 15 gadu laikā un pēdējo 5 gadu laikā, kosmos. Paies kaut kādi 5 gadi, viņi būs vispār pilnīgi pasaulē priekšā. Ja pasaule nebūtu izgudrojusi elektroauto, ar ko tu šobrīd nodarbotos un ar ko tu brauktu? Nodarbotos jau ar to pašu, ar ko tagad. Man ir IT uzņēmums un saistībā ar programmēšanu un supportu. Tā kā nodarbošanās pa lielam nemainītos. Bet malaļīnu. Jā, bet braukāt ir kaut kādi, no jaudīgajiem iekšzemes dzinēju mašīnu. Varbūt būtu palicis pie tā paša Porsche.
tad ar Porsche braukāt. Bet to TikTok vai sevis popularizēšanu sociālos tīklos būtu sācis, vai tas bija tieši pateicoties Teslai? Jā, liela nozīme bija, protams, ka Teslai tajā laikā, pirmkārt, tajā laikā vispār TikToks kā tāds parādījās, jo pirms tam jau tur tikai bērns sēdēja iekšā, un viņš, man liekas, kaut kāda mūzika vai kā tur saucās. Un otrs, jā, tas, kad varbūt uz kaut ko citu tad būtu mēģinājis izcelties vai hypot. Varbūt pat nebūtu. Nezinu. Who knows. Jā. Ak, tu nejauši izgudroji savu, teiksim, firmas teicienu čau, tu Raiders Raids? Jā, to es nejauši. Nejauši, jā. Raiders Raids Niks man ir bijis jau no laika gala. Un čau, tas ir vienkārši, sāku, kad vajag sasveicināties čau. Tad es pateicu, kas es esmu. Jo es biju sapratis, ka vajag kaut kādu āķi un kaut kādā veidā vienkārši arī stādīties priekšā. Tad es to apvienoju āķi ar stādīšanos priekšā. Jo tas ir ļoti iegājies. Jā, ļoti lipīgi tā frāzīte. Jā, tas ir arī skanīgi iet, un tas arī. Plus vēl, protams, es vienmēr kaut kā centos triggerēt, un tad visi, kad dzirdē, tad zina, kad atkal kaut kāds triggers te būs, kad atkal kaut ko viņš te stāstīs, kas viņus visas tracinās, un tad heiteriem būs ko rakstīt. Jā, tev daudz heiteru ir? Jā, es domāju, ka ļoti joprojām? Daudz. Tagad varbūt ir mazāk. Es domāju, ka tur bija nospēlēja arī tie Covid gadi, ka tas bija kaut kāds 19. gads un 20. ka visi tur sēdēja mājās, sagruzījušies vai ko. Es tur rādu visādas kaut kādas tādas lietas, ko citi tur sliktu garstāvokli varbūt tās nosēdējuši mājās un nezinu, kā izlikt savas negācijas. Es domāju, ka tas ir tas, bet heiteri jau saglabājušies ir. Bez viņiem dzīve nav izdevīga. Protams. Tas ir tāds dzinējs, kas tā kā liek darīt vairāk. Īstenībā tas bija forši, ka cilvēkiem tur tik gadu griezumā joprojām ir tie paši heiteri. Jā, tur tā publika nemainās. Viņi arī ir tie patstāvīgākie skatītāji, kas seko līdz tavam solim. Visi zina par mani. Viņi zina labāk, kā es. Jā. Kā gudrinieki. Tā kā heiteri jūs esat vislabākie fani. Auto bez pirmās iemaksas un ar garantiju. Visi auto ir pieejami Višķielā 14 vai mūsu mājaslapā www.autorīga.eu. Atgriežamies pie epizodes. Mēs varam ķerties klāt spēlē numur 2, ko mums ir sagatavojuši puiši. Atslodzīta no jautājumiem, tīri papļāpēt. Attiecīgi, Artūrs parādīs bildītes un būs jāsaprot, ko tās bildītes nozīmē. Kas ir kas? Okay. Sapratīsim, kādi jūs auto spēčuki. Tad pirmā bilde mums ir šāda. Ir jāsaka uzreiz, kas tas tāds ir? Ja zinu, tad jā. Eļas līmenis ir pamaz, stipri pamaz un tālāk braukt nedrīkst. Jā. Lāsmu, tu šitam ej cauri jau 3. reizi. Neminēsim, kuro reizi mēs ejam šim cauri. Jā, ar eļļu, ka tu pat raku, ka nevar jau vairs braukt. Principā, jā, tas nozīmē, ka ir pa zemu eļas spiediens un tālāk labāk nebraukt. Labāk apstāties, labāk izdomāt kādu risinājumu, bet labāk... Teslai nav tāds. Jā, Teslai nav tāds. Teslai jūs šito neredzēsiet. Tāpēc mēs arī uzdodam jautājumu, varbūt piemirs. Otrais mums ir šāds zīmējums. Antifrīza temperatūra pa augstu un tālāk braukt nedrīkst. Vai līmenis arī pa maz attiecīgi, tāpēc ir pa karstu. Pārkarsts motors. Esmu tevi karsti. Tas noteikti ir karsti, jo tas ir termometrs kaut kādā jūriņā. Jūriņā termometrs. Jūriņā termometrs. Nav labi. Plunčāties. Viss slikti .lv. Mašīna galvas nogribas. blīve izpūsta. Tad bieži tāds slēdzās. Tas ir nepatīkams, simboliņš. Es vairāk piekrītu, laikam, Raidera Raita formulējumam. Tur nav ko liekt piebilst. Kā pēc grāmatas. Kāpēc grāmatas? Zemes antifrīza līmenis. Nemācēšu atbildēt tikpat precīzi. ja bieži iedegās pārbaudām galvas blīvi, tā kā... Un nākamais mums ir šī smukā tvertne. Tā ir Dodge 4 bremžeļas tvertne. Burciņa, ko mēs tuvu. liesim burciņā? Bremžu, jā. Bremžu. Tik pārliecinoši tāds, bremžu. Jā, bremžu šķidruma tvertnīte vispārējais. Wow. Tad laikam pēdējā. Un tad galvenā zīme. Dīzeļu kvēls vecas. Tas nekad neparādās Raidera Teslā nav bijis, jā. Jā, tā arī. Jā. Totāla dominācija un uzvara. Jā,
pilnīgi tā kā... Pirmā ir Kā es esmu braucis ar iekšdedzinēju mašīnām. Pēdējais veids nav uzreiz nopirkt Teslu un Pēc benzīniekiem šāds nav. Tas ir dīzeļiem, ja? Tas ir tikai dīzeļiem. Tāpēc, ka nav kvēlsveces benzīniekam. Jā. Viņam ir vienkārši parastās sveces. Nu, tā bija laikam ātrākā autospečka. Jā, un vēl ļoti vienkārši tā, paplašināt. bam, 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 un tā kā pēc grāmatas. Diezgan... Es jau domāju, ka te kaut kāds sadalens kloķens rādīs bildes kaut ko tādu. To īstenībā mēs varētu updateot. Jā. Ja? Tu gribētu minēt, kas ir kloķena? Jā. Vai šāles. Kā izskatās šāles mašīnai? Nu, tu izdzirdot vārdu šāles, kas tev nāk prātā. Un kur viņas tiek izmantotas dzinējā? Nu, ko tu redzi šobrīd, pasakot vārdu Es šāles? kaut kādu plasmasu redzu. Plasmas? Kaut kādu Ja tur būtu plasmas, tad tur būtu ļoti slikti. Nē. Labi, nākamreiz mēs tiksim pie. Nākamreiz tiksim pie Mums ir šālēm. jāsāk, lai lāsmu uzzina, kas ir šāles. Nu, teoriju vajadzēs, jā. Jā, tad es varu pateikt, visāds inžektors, visu kaut ko paņemiet, bildītēs, parādiet cilvēkiem, tad būs ko paminēt. Ja tu meklē auto pa 0 eiro, tad dodies pie mums uz Autorīgu. Ir vairāk nekā 250 auto uz vietas. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Īstenībā vēl viens temats, par ko raisās diskusijas, kur tālāk, kas notiks ar tām Teslas baterijām. Un it kā viņa ir par to ekoloģiju un par to zaļo vidi, bet par tiem izmešiem tieši no ražošanas procesā, kāds ir tavs viedoklis? Tā kā, cik zaļi ir Es jau redzu, esmu patiesībā? baigi par Latviju. Latvijā neviens baterijas neražo, Latvijā neviens baterijas neutilizē, Latvijā viss ir svaigi un labi. Tu tieši par Latviju. Jā, es esmu par Latviju, tur, kur es Bet dzīvoju. žuliks, nu. Jā. Ja, nu kā ar Teslu jau ir tā, ka tu, kad saproti, ka baterija nobeigusies vai ko, brauc uz Somijas Teslas servisu, atdod to bateriju, dabū vietā jaunu un brauc tālāk. Kas tur tālāk, kā viņi tur viņu pārtaisa, remontē vai dara ko, nu to jā, tur, protams, kad var būt visādi. Nav tas čakars, kad, pieņemsim, tuvākā, kas mums ir Latvija, ir tā pati Somija. Nu, Somija un tagad Lietuvā arī ir. Ir atvērta. Jā, Teslas servis arī ir. Okay, bet tā pieņemsim, vai kaut kādu to apkopu vai to remontu, labi Latvijā. Tas ir garantijas jautājums, jā. Ja tas ir garantijas jautājums, tad tā ir tā nērtība. Kad ir jābrauk. Bet, ja tas ir vienkārši, tad jau mums te ir tik daudz visādi Everīga, Oxworks un visi šitie te. Tad var saremontēt praktiski jebko. Kas var saremontēt. Jā, tie paši grobiņā tur viņi var jebko izdarīt Teslai. Nu, protams, ne garantijas jautājums. Ja tam bija tas piedzīvojums, es tur pasakoju, tiktu kā tu brauci uz Somiju, tev var bija kaut kas atgadījies. Jā, man vecajai Teslai bija displejs izdzisa. Un arī jaunajai Teslai man garantīs, lai kā kaut kādi tur knibulīši nokrituši, kas tur stūri nolobījās un ko tur. Tāpēc, kad viņiem tur baigā eko stūri vai kas ir, viņi tur pārcentušies un jā, viņi tur noberzās nost. Bet, aizbrauc un samainīja. Ar pēdējo braucienu tur vispār nekāda tur klapats nebija. Bija ar to veco Teslu, kad es mainīju pašu vadības bloku ar visiem displejiem un autopilotu jaunāk lika iekšā. Tad tur man uz pāris mēnešiem tas process ievilkās. Teica, ka viņi bija kaut ko tur sajaukuši, nebija tur visas komponentes atsūtītas. Tad aizlidoja vienreiz, aizlidoja otrreiz, un tad tikai dabūja atpakaļ to mašīnu. Jā, nu, protams, ka tās ir nērtības. Jā. Tas ir traki. Bet tas, es domāju, ka var jebkuram būt arī tādam, kam te Latvijā ir pat autoservis un dīleris. Kad kaut kas notiekās, tur vadības bloks vai ko nobeidzās, kamēr viņi saprot, ka tas ir. Es esmu tik daudz dzirdējis stāstus. Kad... Jā, bet atkal atšķirība ir, ka tu esi, pieņemsim, tu dzīvo kaut kur tepat Latvijā, tev no Rīgas, tur uz to pašu. Jā, tas transports, kad vienkārši līdz turienei tik. Ir jau pakalpojums, ka tev var iedot kādam, lai viņš ar traileru tur aizved un tavā vietā viss izdara. Man jau tas vairāk tā kā piedzīvojums un arī kontents. Nu, izjust to visu to procesu. Jā, to procesu izjust. Pierreiz arī kontentu uztaisīt un parādīt, kā ir patiesībā. Nav jau, protams, ka viss tik zaļi un skaisti, kā liekas. Sanāk, tev Tesla nav tas, ka tu tīri tur fano par to zaļo ekoloģiju. Ekoloģija tur būtu tā kā otrais. Vairāk, pirmais ir tehnoloģija un jauda. Tas ir pirmais, kāpēc. Tas pārējais viss ir otrajā plānā. Bet tu saki tehnoloģija un jauda. Kāds tas ir ceļš? Uz ceļa es esmu diezgan mierīgs un tā. Protams, ja kāds bēmas vai kas tur grib piestājās blakus, kādreiz tur parādīt, tad viennozīmīgi, kad ieslēdzās kaut kāds tur iekšējais.
es un gribās parādīt, kā tā mašīna iet. Bet pēdējā laikā maz. Agrāk, kad es biju īstenībā vairāk, bija man tas Mitsubishi 3000 GT, kas ir tas Twin Turbo VR4 versija. Ar to, man liekas, es biju kaut kāds pat 12 sodu punktus savācis. Ar to es vairāk, tur ar to troksni skaņu un tad braukāju agresīvāk. Bet tas bija kaut kā 2006, 2007, 2008 gads. Tas bija ļoti sen. Tā kā tas jaunības maksimālisms iet jau uz otru pusi. Bet tā pārvietošanās ar elektroautoņiem ir dzirdēts, ka tās, protams, nedod Dievs, bet gadās avārijas un ir diezgan tāds paliels risks aizdegšanās un vispārējais tās liesmas nodzēst ir diezgan sarežģīti. Ja to pašam braucot, ir tāds kaut kāds baiļu sajūtas vai kaut kas, kad... Tas, redzēju, aizdegās viena Tesla pasaulē, pa visur ziņās, visur stāsta un tā kā baigā sensācija. Katru dienu nodeg kāds bembis, par to vispār neviens nerunā. Tie bieži degs, citi bembīši tā kā advences secītas. Un tiem, kam ir gāzes baloni iekšā, es domāju, ka viņi vēl bīstamāki. Tas tā kā arī var uzsprāgt un kaut kas te notikties. Tā kā tas ir vairāk tāds, arī ko cilvēkot. Jā, viena mašīna aizdegās kaut kur Amerikā un uzreiz par to visur. Tas pats, kas ar gāzes balonu. Es pat nezinu, Latvijā vai kāda Tesla vispār ir aizdegusies. Man liekas, ka nav. Tesla nē, bet man liekas, bija aizdegušies tie akumulātori tiem skrējriteņiem. Jā, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Samsungi, man liekas, dega tur pie runājot. Telefonu, jā, tā kā tas jau ir pilnīgi cits stāsts. Nē, Tesla ir diezgan droši, es teiktu. Latvijā nezinu nevienu gadījumu, ka būtu kādam uz ielas Tesla aizdegusies. Ja jā, tad ierakstiet komentārā. Jā, jo viņa man ir vienreiz pat izglābusi no nelielas sadursmes, bet nevajadzīgas sadursmes. Neļāva vienkārši pārkārtoties. Un man bija tāds, kāpēc? Skatos, Tur aizņem grautiņš jau brauc. Aklajā zonā trāpīja. Jā, Teslai tās aklās zonas ļoti labi. Viņa, un man ļoti patīk tās kameras. Es visu redzu, es visu pārredzu, es visu ātri. Es zinu, ka izgriezīšu, jo man besīk, kad ir mašīnas, kuras izgriež to priekšā un iet tā kā gliemezes, un tev jābremzē. Tādas mazas niansītes, bet es zinu, tā kā bitītes visur izvariešu, es visu redzēšu, kameras ir izcilas. Neko slikti nevar pateikt. Jā, tām kamerām ir kvalitāte, un kā video reģistrators arī ļoti labs. Kurā momentā telefonā var paskatīties, kas tev apkārt notiekās mašīnai. Ar jebkurš warnings, ka tev atnāk, tu vari nodownloadēt un uzreiz aizsūtīt un redzēt visu to video vēsturi, tā kā viss ir. Citi liek speciāli video reģistrators iekšā Teslā, tas jau ir no rūpnīcas. Jā, tas jau ir iekšā, jā. Klausies, minēja, ka izvēlējies Teslu jaudas dēļ. Kur Latvijā realizē to jaudu? Es braukāju uz dragreisiem. Ok. Jā. Latvijā? Jā, Ventspilī. Varbūt esat redzējuši, tur bija pat sacensības un tur arī pahaipoju. Arī biju Jelgavā, varbūt fitness kanālu ziniet, Lauri. Dzirdēts, jā. Jā, ar viņu es skrējos un pierādīju. Ar viņa behu? Ka Tesla, jā, ar viņa behu, ar competition. Okay. M4 competition un saliku. Un tu vinnēji? Jā, protams. Man ir tāda video. Auč! Auč! Šis bija tāds spēriens iekšdedzes dzinējiem. Tas bija spēriens, jā. M4. Competition. Competition. Jā, un ķūnēts. Tas nav vēl ķūnēts ir bijis, ok. Ok, un tāds noslēdzošais jautājums varbūt cilvēkiem, kuri apsver domu, varbūt pirkt Teslu, nepirkt Teslu, vai ir prātīgi ņemt lietotu elektroauto līzingā uz 5 gadiem, vai arī pēc tiem 5 gadiem tā baterija būs derīga tikai kā jaudīga powerbanka mājai? Jā, ja tajā momentā, kad pērk, vēl ir garantija tai mašīnai uz bateriju. Tesla dod 8 gadus garantiju uz bateriju, un ja tu garantijas laikā jau nopēc to mašīnu un aizved vēl uz servisu un pārbaudi, tad es domāju, ka jā, jo tā baterija ir kā jebkurai mašīnai var baterija nobeigties ir 1. gadā, ir 10. gadā. Tā kā uz to momentu, ja tu pārbaudi un tu redzi, ka kapacitāte un vispārējais ir ok, tad jā. Galvenais, es ieteiktu, pirkt vēl tādu, kam ir garantija, lai tu vari uz servisu aizvest un pat saremontēt to, jo Teslai arī Hadeni pirmos 4 gadus maina pa garantiju remontē. Kas ir Hadena? Ritošā daļa. Jā, piekari tur pat visādas puses, un ko tur man pirmajā Teslā, ko es nopirku, arī mainīja. Bija tā, kad iebēri iekšā, varēja dzirdēt, ka krakšķi puses un nomainīja. Man pat visus stūrus reiku nomainīja. Tāpēc, kad grozot kaut kā stūri, arī kaut kāds tur krakšķīts vai kas bija, viņi pat nemeklēja, kurš tur stiens, kas tur vainīgs, viņi vienkārši visu reiku nomainīja pa garantiju. Un galvenais, ka tā mašīna jau bija nopirkta tā kā lietota, tā kā Teslai viņi tur baigi neiespringst. Forši pieeja.
Jā. Tā ir klientu orientēta. Arī vecām Teslām vēl ar vienu ir bezmaksas uzlādes visā pasaulē un bezmaksas internets visā pasaulē vēl ar vienu. Vecajai Teslai man te otrajā, kas jau braukā, vēl ar vienu tu vari lādēties bez maksas. Un arī internets visu laiku, un visas tās premium paka, kas ir iekšā ar visiem Spotify, visi bez maksas. Man liekas, drīz varēs dzīvot elektromašīnās. Tā izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Tā kā ir bonusi, kāpēc paņemt arī veco Teslu, nevis jauno. Un es ceru, ka arī jums skatītāji bija interesanti. Ar mums kopā bija mūsu divānas pečuki, Arturs un Dāvis no Autorīga. Un tiekamies nākamajā epizodē. Rakstam komentārus, spiežam like, subscribe. Jā. Un tiekamies nākamajā epizodē. Čau! Visu labu!